Labs vakars! Šodien gribās ierakstīt vienu video par tādu lietu kā nekustamā īpašuma nodoklis. Domāju, visiem aktuāls. Tātad, bet sākšu es ar ko? Sākšu es ar tiesību aktu izsludināšanu un spēkā esamību. Es domāju, reti kurš ieskatās tajos tiesību aktos, ko tie salašņas pie varas esošie sēž un cer katru dienu un veido un saka, ka viņi dikti strādā tautas labā, kas nav patiesība, ja? Tātad ir oficiāla atbilde saņemta no valsts, tagad Latvijas Republikas ministru kabineta valsts kancelēs direktora Jāņa Cickovska. Cickovskim tika adresēts jautājums par elektronisko dokumentu spēku un elektroniskajā vidē. Tātad atbilde numur 29.022. Elektroniskajam dokumentam ir spēks tikai elektroniskajā vidē. Iegaumējiet, visi to iegaumējiet. Visi elektroniskajā vidē iesūtītie gribuļi ir bez jebkāda juridiska spēka. Tātad Latvijas vēstnesis šos elektroniski parakstītos, elektroniski saņemtos dokumentus publicē elektroniskajā vidē. Elektroniskajam dokumentam juridiskais spēks ir tikai elektroniskajā vidē. Proti, neapliecināti e-dokumenta izdrukai ir tikai informatīvs raksturs, jo tā ir e-dokumenta atvasinājums papīra formātā. Lai e-dokumenta izdrukai piešķirtu juridisko spēku, tā jāapliecina kā dokumenta atvasinājums atbilstoši ministru kabineta noteikumu numur 558, dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībai, 47. punktam. Skaidrs, nav tiem gribuļiem elektroniski iesūtītajiem spēka, kamēr nav izdrukāts un apliecināts. Tā kā nebaidamies, noraidām, droši noraidām visus šitos salašņu, kas grib uz jūsu rēķinu iedzīvoties, gribuļus, jeb komerc ofertes, elektroniskajā veidā vai papīra veidā iesūtītie kaut kādi viņu gribuļi, ofertes, jā, ir vienkārši piedāvājums apmaksāt. Ja jūs to apmaksājat, viņi ir ļoti laimīgi, viņi var aizbraukt Ziemassvētkos, atpūsties uz siltām zemēm, kamēr jūs kurinat krāsnis, teiksim tā, jā. Tā kā, būsim saprātīgi. Tātad logiski izriet, ka katram likumam, noteikumam un citam ir jābūt e-dokumenta atvasinājumam ar apliecinājumu papīra formātā, jo reāli cilvēki dzīvo reālajā pasaulē, nevis elektroniskajā vidē. Tā kā, lūdzu, visiem informācijai. Nav mums, sievietēm un vīriešiem, pienākums ticēt šo salašņu, kas sēž kabinetos un iedomāja sevi par augstāko varu esam, vārdiem, viņu rīcībām nav nekāda juridiska pamata. Jā, tā kā neticēsim visiem šiem meliem un viņu gribuļiem, bet pieprasīsim sniegt atbildes. Tiem, kas sēž oficiņos un cep šos papīrīšus elektroniskos, ir pienākums viņiem, likums nosaka to, atbildēt sievietēm un vīriešiem. Tā kā tā. Tas bija ievads. Vēl arī gribu minēt par oficiālajām publikācijām, jā. Saskaņā ar oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. pantu. Oficiālais izdevums Latvijas vēstnesis ir Latvijas Republikas oficiālais izdevums, un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija. Jā. Tātad, un viss, kas ir publicēts likumi.lv,
ir tikai informatīvs raksturs, nav saistošs. Neņemiet to par likumu, jo tur ir daudz kļūdu, nepilnību, ļoti daudz maldīgas informācijas. Likumi.lv ir vienkārši informatīvs. Tas pats ir rakstīts arī viņiem mājaslapā maziem burtiņiem, ko neviens nekad neredz un nelasa. Līdz ar to neuzskeramies, ja jau kāds jums te bāž degunā. Likumi.lv, lasiet likumi.lv. Nav jālasa nevienam nekas, jo netika paziņots. Jā. Nu tā, par nekustamā īpašuma nodokli. Šis likums netika izsludināts kā pienākas, netika paziņots Latvijas vēstnesī, nav publicēts, ir tikai grozījumi, ir tātad manipulācijas veiktas, un līdz ar to jums, visiem, kam ir pieder īpašumi, atnāk paziņojumi apmaksāt, labprātīgi, brīvprātīgi apmaksāt. Tātad, jebkurš līgums paredz, ja ir līgums, godprātīgs līgums, ir paziņots, un abas puses ir piekritušas maksāt, tātad tiek izstādīti rēķini, nevis paziņojumi. Tās ir ļoti dažādas lietas. Paziņojums un rēķins. Rēķinu izraksta uz līguma bāzes. Paziņojums ir vienkārši piedāvājums apmaksāt. Un kā par brīnumu, visu, ko jums iemet pastkastītē apmaksāt, jūs arī skrienat maksājat. Jūs sev nepērkat ēdamo, daudz nepērk sev zāles, bet skrien maksāt, jo baidās no zvērinātiem tiesu izpildītājiem, piemēram. Vai vēl no kaut kādiem, kā man ādaži iesūta. Izpildu rīkojums piespiedu kārtā ar draudiem. Snigirieva kaut kāda grāmatvedības vadītāja man paraksta. Piespiedu kārtā. Labi. Tātad nav nevienam tiesības piespiest nevienu maksāt neko bez līguma. Bez līguma nav tiesību nevienam piespiest neko maksāt. Nevienam komersantam, tādi kā Ādaža novada pašvaldība, vai tur citas pašvaldības, vai policijas, vai citas salašņas, kas vienkārši iesūta jums savus gribuļus. Viņi sagrib, maz naudas, Ziemassvētkos būtu jāizbrauc kaut kur, uz prēmiju jānopelna, vai vairāk sodus liekam. Tā tas strādā. Un jums paskatīties uz jūsu personu vārdiem, nevis uz dzīviem vīriešiem un sievietēm, uz personu vārdiem. Viņi izmanto svešus nepiedarošus tiesību datus, lai izkrātu no dzīviem vīriešiem un sievietēm resursus. Tātad ar viltu, bez līguma. Tas pats attiecas uz nekustamā īpašuma nodokli. Tam nav nekāda juridiska spēka, tāpēc nāk paziņojumi, brīvprātīgi apmaksāt. Tātad, kas notiek, ja jūs brīvprātīgi nemaksājat? Viņi mēģina to izspiest piespiedu kārtā, kā to dara Ādaža novada pašvaldība, kaut kāda grāmatvedības vadītāja, vai kā tur viņu, sēžot ofisā, izdomā, šitā mums nav iemaksājusi, vajag viņu piespiest. Un uzdrukā papīru, izpild rīkojumus piespiedu kārtā. Galvenais, līguma te nav, bet naudu grib. Nu, lūk, tā kā pilnvaras parakstīt šitai bābai Snigirevai nav nekādu pilnvaru parakstīt un izspiest naudu. Viņa to ļoti labi zina. Zina to arī pašvaldības vadītāja, Bet, kā, visi maksā, kā piespiest meiteni vajag kaut kā. Viņi drukā tādus papīrus un sūta elektroniski no privātām adresēm. Šo papīru neviens nekad oficiāli man nav iesūtījis. Nekad. Nāk ar viltu no privātām adresēm. No viņu privātām adresēm. Es uz to esmu arī norādījusi. Līdz ar to tas skaitās nekad nesaņemts, neakceptēts. Viņi visu brīnišķīgi zina šajās pašvaldībās sēdošie. Viņi spēlē savu spēli un visādus trikus izspēlē ar jums. Tātad,
Es to papīru tomēr ieraudzīju, noraidīju pilnā apmērā, bez akcepta, bez regresa un pieprasīju sniegt tās Snigirievas pilnvaras. Protams, neviens man nav sniedzis, jo nav šitai bābai, personai, kas ofisā sēž un drukā papīrīšus, pilnvaru izspiest no manis dzīves sievietes kaut kādus naudas līdzekļus, balstoties uz kaut kādu paziņojumu. Lūk, bet viņiem taču nepatīk. Jā, tālāk viņi dodās pie zvērināto tiesu izpildītāja, nevis uz tiesu viņi dodās, uz tiesu viņi nedodās, jo viņi zina, ka pretlikumīgi. Viņi dodās pie citiem komersantiem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kas ir ierakstīti komerc reģistros. Tā kā Lazdāns Jānis ir šajā pirātiskajā schēmā iesaistītā persona, kas ir noblokējis kontu un izspiež naudu kopā ar Ādažu pašvaldību, Ādažu novada pašvaldību grupā, bez līguma pamata. Pie tām Ādažu novada pašvaldība ir manus datus nodevusi bez atļaujas citām komerc personām, kā Lazdāns Jānis, kas ir ierakstīts Duns un Bredstedt komerc reģistriņā. Tā kā vēl viens pārkāpums rūpšs. Krimināla likums 145. pantiņš jums. Pēc jums raud. Lūk, tāpēc nevienam nav tiesību pieprasīt no sievietēm un vīriešiem maksāt par zemēm, ko viņi pārvalda un kas ir viņu tiesiskajā valdījumā. Maksāt kaut kādām korporācijas iestādēm. Jā, nav spēka. Papildus pastāstīšu. Nekustamā īpašuma nodoklis neiet uz valsts kasi. Pašvaldībās šim nodoklim ir atvēlēts atsevišķs konts, un to zina visi grāmatveži. Šī informācija ir saņemta tieši no grāmatvežiem, ka nekustamā īpašuma nodoklim ir cits konts. Nevis budžeta maksājumos un nodokļos tas iet, bet uz offshoriem. Tāpēc nebrīnaties, ka pašvaldību vadītāji ir diezgan labi situēti. Tas viss iet uz offshore kontiem. Jā, tas nav oficiāli viss. Tāpēc viņi nevar jūs piespiest ne caur tiesu, nekā savādāk maksāt, jo tas viss ir neoficiāli, nelegāli. Tas ir tāds spēle uz uzticību, uz godaprātu, jā. Bet ir tie, kas baidās, baiļu vadīti, jā, viņi skrien maksā, jā, viņi pilda. Sagrib Ādažu pašvaldība, šogad 1000, nākamgad 1600 par to pašu zemes plekīti. Un kāds pamatojums, es esmu uzdevusi rakstiskus jautājumus, kā šie nekustamā īpašuma nodokļa līdzekļi tiek izmantoti, kas to tajā brīdī no maksātā tiek darīts cilvēku, sieviešu un vīriešu labā. Atbilžu nav un nebija un nebūs. Tāpēc, ka nav ko viņiem atbildēt. Tā ir krāpnieciska schēma, ko īsteno sen, un, protams, viņiem nepatīk, ka kāds sāk uzdot jautājumus, mēģina iebiedēt, draud, piespiedu kārtā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem virsū. Man jau dotajā brīdī 20 personas no Ādažu novada pašvaldības, un plus vēl zvērinātie, un plus vēl kas tur viņiem palīdz. Carnikavas komunāla servis. Par to visu ziņots principālam. Ir paziņots valsts kase, ir tālāk arī starptautiskajās iestādēs par korporācijas Latvijas Republika pretiesiskajām darbībām. Tāpēc esam uzmanīgi. Jā, es zinu, ka daudziem ir tumša bilde tie likumi. Arī man bija agrāk neinteresanti viņus lasīt, kamēr man Ādažu novada pašvaldība nesāka rakstīt falsificētus sodiņus. Es sēdos un sāku šķirstīt tos likumiņus un atradu ļoti daudz ko interesantu. Un nonācu pie secinājuma un nonāku katru dienu, ka ofisos sēdošie likumus pārkāp droši, regulāri viņi nav saistoši izrādās, vismaz viņi tā uzskata. Jā, bet pārējiem ir jāpilda
Es saku nē, es to visu noraidu un noraidīšu. Tāpēc es paziņoju vēlreiz, jau varbūt 10. reizi, Ādažu novada pašvaldībai un visiem pārējiem zvērinātiem tiesu izpildītājiem, ka jums nav tiesību vērsties pie dzīves sievietes Ilgas, Aleksandra meitas un sūtīt savus paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli vai kādiem citiem jūsu gribuļiem kaut ko apmaksāt, jo nav nekāda sadarbības līguma. Tā kā lūdzu, vēlreiz, viss ir noraidīts un jūsu ofertēm nav spēka. Tās ir anulētas, spēkā neesošas, līdzvērtīgas nulei, bez akcepta, bez regresa, noraidīts pilnā apmērā, paziņots publiski, rakstiski un elektroniski. Jums nav tiesību vispār mani traucēt. Par manu laiku jums 1 stunda maksā 10 000 eiro. Tā ir mana oferte, un es pieņemu jūsu gribuļus tikai, kad ir veikta priekšapmaksa no jūsu puses uz manu bankas kontu. Sākumā maksājiet, un tad mēs komunicēsim ar jums tālāk. Skaidrs? Tā kā Ādažu novada pašvaldība ir pilnīgi sevi diskreditējusi. Es esmu priecīga, ka man ir dots to visu saprast, izprast, lasīt un nest tālāk. Jo šai patvaļai ir jāliek gals. Jūs visus sievietes un vīriešus krāpj gadu no gada, gadu desmitiem. Un šie salašņas viņi nepamatoti savus gribuļus jums vēl sūtīs. Un nākamgad būs vēl interesantāk. Jo viņiem ir trasti beigusies naudas padeve no trastiem. Jā, un tagad viņi mēģina no jums nokāst visu, ko var nokāst. Visādā rupjākajā veidā, pārkāpjot visu, ko var pārkāpt. Viņi ceps papīrīšus non-stopā. Neticam, esam drosmīgi, noraidām šo salašņu gribuļus. Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi ir tikai paziņojumi, bez paraksta pie tam. Nav derīgi bez paraksta, nekas nav derīgs. Noraidām. Kā es to noraidu? Katram, protams, savs ceļš ejams, bet es esmu par to paziņojusi. Es ļoti labi zinu, ka tam nav nekāda spēka, un grāmatvedības nodaļā sēdošās tantes arī ļoti labi zina, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi iet citos kontos. Pavisam citos. Tāpēc viņi baidās no jūsu jautājumiem. Viņi baidās. Viņi zina, ka viņi dara nelegāli. Zina. Un turpina darīt. Tāpēc katram savs būs jāatmaksā. Karmas likums darbojas vienmēr un visur. Un lai jums drosme. Lai notiek Dieva prāts.